pārlaiduši vīndārzā pa nakti. Tagad braucam prom. Kā īris saukušas. Zied pilnā sparā, rozu zied un visādas puķas zied. Nu labi, ko tu vēl pateiksi? Šitie ceļi man fascinē. Par šitādu vēl sliktāku mūsu vāzi vakar izveda. Cik tur bija kaut kādi 5 km, 6 mēs braucam par tādu. Un pa vēl sliktāku, man liekas. Šitā vēl sliktāks bija, jā. Tas vāzē bija ceļš, pa kur jābrauc. Nu jā, vāzī vispār jāuzmanās. Citreiz jāuzmanās no vāzes, citreiz no Googles. Es jau ieliku šitajā Park for Night ieliku atsauksmu, kad navigācija reizēm ved pa alpīnistu takām. Tā arī brīžiem likās. No? Nezinu, kā blakus sēdētājiem bija, man bija diezgan... Brīžiem bija diezgan tā tramīgi. Nu, ja jau šoferim pašam tramīgi, tev blakus sēdētājiem reiz 3 tramīgi. Nekā te vēl smuki lauki, olīvu kokbieras. Nu jā, labi. Braucam tālāk iepazīt Itāliju. Šākal kaut kāds cietoksnis ir. Jā, drupas, kad man liekas tās. Jā. Šitā tāda lielāka tā. Rekur foto. Foto. Turpiniet taisnību. Nu, šitā smuka tāda. Mājām, bet nu, tās mājas viss ir. Un tās ieliņas ir maziņas, pa kurām brauc mašīnas. Akal mūru siena. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. Mēs tagad atrodamies vietiņā, kas saucās Bagni San Filippo. Un te mums ir termālie avoti. Un tad mēs iesim tagad pastīties tos termālos avotus. Esot baigi foršie. Redz, ir zvanu torni, tātad šitā baznīciņa ir. Jau vietējie te krodziņi. Kaut kāda te. Un te neku karte. Saldējumnīca. Galatērija, bet neizskatās, ka viņi strādāt. Ciet. Kroziņš te kaut kāds vaļā. Te jau var redzēt, kas te tek lejā. Garaiņi ar bišķi ceļās. Smarža. Smaka arī ir. Pareizais virziens it kā. Tās klintis te tādas. Nu, izskatās, ja, ka pa viņām var kādreiz te tie sēravot lejā necējušie. Termālie šitie te visi. Un te dažādas tās peļķis, kur var ar mērcēties, ne? Nu, re, esam nonākuši līdz klintī, kas saucās Baltais valis. Tur cilvēki atraduši kaut kādas redz vannas tā kā. Un tur viņi jau ļaunčājās līdz tur tai vannā. Tā izskatās te redz. Tas ūdens te lēnām tek uz leju, veidojot te tādas vairākas basēnus. Un tur no augšas arī nāk līdz lejā ūdens kritums. Un tur cilvēks stāv apakšā, lai viņiem tek uz galvas siltais ūdentiņš. Te augsti ir. Siltais termālais ir šis te. Nu, te mēs esam termālos baseinos. Juris izmēģina pirmais, es tikmēr ar suņiem palikos.
Nere? Mums tagad ceļš ved uz Saturnī, tur ir arī termālie baseini. Un Šitas ir oficiālais ceļš ar norādi brūnā krāsā, kas ved uz pasaulē pazīstamu kurortu. Es nebrīnīšos, ka mēs tūlīt kādu lielu autobusu vēl satiksimies. Te arī nepiebremzējot nesīsies. Daļa paliek Itāļiens. Sākam pamazam pierast pie Itālijas ceļiem. Liekas, ka pirms pāris dienām es braucu pat trešdaļu lēnāk kā tagad. Reku var redzēt lejā Saturnī jau pa kreisi. tur cilvēki vienkārši tagad ņem un fočenējās. Lūk, esam iebraukuši Saturnijā. Te golfs ir, golfa klubs. Augšā tur atkal pils kaut kāda. Te ir parkings, kur maksāja. Man liekas, ka šī parkinga arī laikam bija jāapstājās, ja būtu tikai uz, bet mēs jau braucam uz kempingu. Mēs esam Saturnijā. Mēs esam iečakojušies kempingā, te redz vienkārši automātiskie vārti. Paņem savu taloniņu, atrod vietiņu, pieslēdz elektrību. Tepat tualetes, tepat ūdens, tepat visas lietas, kas jāizdara. Dušs gan ir pa atsevišķu samaksu, bet mēs jau nodušojāmies. Nu un Saturnijā te ir termālu ūdens vannas. Tā kā šovakar mēs te mierīgi atpūtīsimies, rītā iesim baudīt peldi. Labrīt. 18. maijs. Esam Saturnijā. Ejam rīt pastaigā ar suņiem. Viss jau vācās, nu viss ne, bet liela daļa vācās nost jau. Brauc jau savās gaitās. Laiciņš šodien solās būt labs, tagad gan vēl tāda mākonīša bišķi ir. Tad mums tad paredzēts aiziet uz tiem basēniem. Sastājušies cilvēki. Vietas daudz brīvs, vēl īstā sezona laikam nav. Man pārsteidz tas, ka tur, kur mēs stāvam, viss bija smuki nolīmeņots. Ar te ir slīpas stāvvietas. Un daudz izvēlējušies te stāvēt. Kāpēc? Es nezinu, tāpat viņi stāv viens blakus otram. Vai citi redz, pabraukuši riteņus virsū uz tiem izlīdzinātājiem. Nu, ka te mazītiņš rotaļu laukumīšu bērniem. Es tāds mazs rotaļu laukumīšu bērniem ir. Kaut ko te var viņi padarīt. Un te ir recepcija, kur iesaukt to svītru kodu, noskrienēt, cik te ir. Un samaksā, tad tu var tikt ārā. Caur šlagbaumi. Neliels tā kā bāriņš. Tu no rīta var kafiju sev pasūtīt, redzi. Tepat. Var dabūt picu. Te var pasēdēt. Te ir, kur pusdienu uzēst picu lielākai kompaškai. Un tā, pa vienkāršo, bet ļoti forši. Tas kempings ir. Mēs te sēžam ārā pie busiņa. Ceram kafiju, suņu atstāt iekšā. Bet viņi jau nevar ciest, ka viņi nav paņemt līdzi. Te mazais atrads ir vietu, kur uzlikt. Taisīsimies, iesim uz
karstā ūdens kaskādēm. Nu re, 18. maijs. Un mēs te ar suņu meitenēm ejam uz šitām te termiskajām kaskādēm Saturnijas. Nu, pastīsimies, kādi te tie noteikumi šitai stāvvietā ir. Tā kemperiem nedrīkst 2,5 eiro stundā. Tas nozīmē, ja mēs te paliktu 4 stundas, būtu 10 eiro. Ja? Mēs esam tepat netālā kempingā. Mums te bija, ko iet, cik mēs esam 15 minūtes gājuši, varbūt mēs ne tik daudz vēl. Un mums maksā uz 24 stundām 16 eiro. Ar visu elektrību, ar visu ūdeni, ar visu. Nu, un lai neiedomājās te kāds kemperis vai tā kāda ir busiņa no Latvijas iebraukt iekšā, tad augstuma ierobežojums 2,20. Tā kā mums pareiza doma bija noparkoties kempingā. Te mums ir toaletes, dušas. Redz, tur var droši vien arī iet pārģērbties, kas grib. Nu re, nu mēs tagad pienākam pie tā brīnuma tagad. Nu te, nu mums ir tās kaskādas. Re. Diezgan jau te gar malām cilvēki ir satupušies jau. Jāskatās, kur mēs ar saviem suņiem varam nolikties. Nu re. Nu tā mēs tikām te cauri otrā pusē. Redz, ka piknika galdiņi te foršie. Un šī te vēl faktiski pat nav aizņemts nekas. Kad cilvēki jau te saulaicīgi iekārtojās. Nu. Re. Mēs tiekam piknika vietā. Tad skāpi te lejā pa kaskādi no augšas, un mēs apgājam tā kā riņķī. Es tā kā mēģināšu pārbrist pāri, pastīties, kā mums te izskatās, redz. No, kādi mums pirmie iespaidi. Ūdens silts, nav karsts, bet silts. Jā, un ļoti labi, ka mums šitās te čībiņas ir līdz. Mēs viņas kad jau te iegādājāmies. Liekas, ka Korfu salā te bijām un akmeņi te mums ir. Nu, glumi viņi tā kā laikam nav, bet, kā, pēdām jau grūti. Saturnijas termālie baseini. Nu, re, tā kaut kā. Jāuztais selfiks ir. Jo te abi divi mēs netiekam, tā kā pa vienam. Mēs braucam tagad uz kaut kādām alām un pa ceļam. Te tagad ir faktiski tāda fotografēšanas vieta speciāli. Pilsētiņa saucās Pitigliano. Nekā atkal uz kalnu uztupināt tāda pilsētele. Te apakšā zem Pitigliano pilsētiņas ir visādas etrusku laikos saraktās alas. Nu, mēs tā kā visas šitās te alas netaisamies izstaigāt, bet drusku paiesim, lai mēs redzam kaut kādu priekšstatu par to, kas tad te ir bijis tais laikos sarakts. Brīnos, kā Google pa šito ceļu neved mums braukt augšā. Tas tā viņai būtu tīri raksturīgi. Viena daļa no tām vecajām alām joprojām tiek izmantots, kā kaut kādas noliktavas, pagraba vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, redzat, piemēram, te ir aizbultēta kaut kāda ala, kas tur iekšā notiek. Nu, kāds tur glabā savus mantas, ja?
Un te tās kopējās takas, ka tās salas apskatīties ir vairāk kā 9 kilometri. Tu vari te izstaigāt daudz tās vietas. Man liekas, ka tas ir vienkārši apkārt vai pilsētai. Vai ir tā nolūks. Kaut kādas ejas, līdz pat 15 metru dziļumā. Es vulkāniskajos iežos viņi te kaluši ir etruski, senie Itālijas iedzīvotāji. No tā, iespaidu mēs kaut kādu esam guvuši pa tām takām, pa tām alām. Var pabāst kameru tur iekšā. Redziet, kas tur notiek. Jā. Nu, tāds. No seniem laikiem caurumi sienā. Vo. Nu, ejam atpakaļ. Nu, tad mēs dosimies projām no šitām alām. Mēs tagad braucam garām tam pilsētas mūrim, kas skaitās Pitigliano. Faktiski man liekas, ka viņš mūs ved cauri tai pilsētiņai. Mēs te diezgan uzbrauksim uz augšu. Mēs man jāpārslēgšu manuālo, lai viņš man te netaisa. Tiešām viņš ved pilsētā iekšā. Nu šitas vēl nav tas trakākais Galīgi nav tas trakāk. brauciens. Mums ir bijuši trakāki braucieni vēl. Kā klints, zem klints faktiski braucam iekšā mēs. Jā, un tā pilsēta ir atkal uzbūvēta uz klints virsmu. Skats uz pēc. Jā. Liek, vēl mašīna izdomājas apstāties. Man ir pat vēl tie caurumi, vēl tās garāžas, ķipa kaut kāds noliktavs joprojām. Jā, māja nav ar mūri. Iekšā. Māja nav jāmūrē, tu vari izgrebt Pagriezieties sev pa labi. garāžu. Izgrebt vienkārši. Arī kur ir tur. Arī kemperim tur ir bija tā iestāde. Piestātne, jā? Varbūt mēs varam piestāt. Nu, kas tur? Tukšs. Tur tantuks. Bija kaut kā. Nav vēl. Re, maz tik vienkārši nevar apgriezties. Jā. Bet te kemperim bija vieta, kad te var, te vēl cilvēki redz staigā. Nu, viņiem citur nav kur iet, Nav kur iet. tiem cilvēkiem. Tā, kur kemperi ir pa labi. Nu, pa to ceļu mēs braucām. Braucām pāri pa to tiltu. Un tā mūs novirzīte lejā. Nu, tā mēs tā paiesimies tai Pitiglione iekšā. Satiksim diezgan dzīva, redz. Mums ir gājēji pārēji. Nāc pilsētas laukums, redz, un tas ir interesanti, tas veidojums, tas nav tiltiņš, tas tā kā akvedukts būtu bijis. Ūdens transportēšanai, šitas gan ir tiltiņš, te mēs paiesimies. Un tā mēs te ejam pa to gājēju tiltiņu pāri. Redz, no turienes mēs uzbraucām. Šeit ir tāds centriņš, redz, autobus te tas stājās. Mazpilsētiņa.
Pitiglione. Nu, ja kur tad tālāk šitas mums izvedīs? Mēs kaut kur varēsim nokāpt lejā, ja viņš iet te uz dzīvokļiem dažiem. Mēs pastīsimies tagad. Tad mēs te nokāpjam lejā. Pa šitām trepelītēm. Nonāksim tad mēs tajā laukumā droši vien. Nu, pilsētiņas mērija. Te mums viens muzikants skaņo savu mūzikas instrumentu. Nezinu, kā tad tas saucās, tāds interesants. Nu, un te mums tas akvedukts. Kafejužņiki. Un šitas ir Garibaldi laukums. Jā, un te ir arī uzraksts, jā, ka šitas ir viduslaiku akvedukts. Redzi, Akvedukto Mediccio no 16. gadsimta, jā? No, ūdens, lai tiktu nogādāts uz mājām, tur, kur viņām jābūt. No 16. gadsimta, redzi, būvējums tāds. Šitas te. Nu, pa to akveduktu, ūdens, ka ten tika centrā. Tad te arī kaut kāds strūklaks, redzi. Nu, tā nebaigi ar lielu straumu, bet kaut kas te darbojās pa bišķim. Nu, tāds te pilsētiņa uztupinās atkal kalnu galā. Te mēs esam nonākuši pie Orsini pils. Tad viens no apskates objektiem te Orsini pils centrs. Nu, atkal mazās Itālijas veco pilsētiņu ieliņas. Jā, transportam it kā šitā zona slēgta. Viņam gan te braukā visur kak pa pala. Mašīnītes te mierīgi cauri atļauj viņam bīžin. Veco Fiatiņu. Mierīgi. Pa tām durtiņām cauri arī trepīts iziet tā, uz kaut kurien vēl. Nu, tādas ir tās mājas. Īsti itāļu stilā. Tas skats ir tai pilsētai uz otru kalnu nogāzi. Viņi ir ritīgi uz tādas klints uztupināt tā pilsētiņa virsū ir. Tas, kur akvedukts, tā bija viena mala, un šī ir otra mala. Un kaut kur tur kaut kāds ūdens kritums, redzi. Redzi, kaut kur gāžās ūdens lejā. Kur tur gāžās? Tur ar. Un te, jā, te tāds platāks ir, šī pusē platāks ūdens kritums. Ko tik mēs visi neesam redzējuši te tā Itālijā? Daudz neesam redzējuši. Mums vēl taļš ceļš priekšā. Jā. Ja, cauri kārtējiem vārtiem. Jau dodamies jau uz mūsu motormājas pusi. Un šitas ir tas līkums, ko vienā piegājienā ar tādu lielāku izmēru mašīnu nemaz nepaņemsi. Te man nācās padot atpakaļ, redzi, lai tiktu kaut kur uz priekšu. Nu, mēģinam tagad te kaut kur čāpot. Bolsena. Jā. Smuko. Bolsenas skatās, ka mēs viņai tikai braucam cauri tai Bolsenas pilsētiņai. Dievs, kas pa pilsētas mūriem. Mēs esam Bolsenā pie Bolsenas pils. Noparkojāmies, lai apskatītu pili. Tas ir Bolsenas ezers. Es te uz pili varu riekt.
Izdabūt. Jā. Un tādas te ieliņas te iet iekšā. Mazītiņas te atkal kā jau parasti, ja? No. Bolsena. Vēl viena Itālijas pērlīte pie Bolsenas ezera. Magno Reggio, ne? Magno Reggio, jā. Nu, Civita, tā ir tā pilsēta, uz kuru tad Pēc 150 metriem mēs rīt taisamies aizbraukt. pagriezieties pa kreisi. Tā ir tā pilsētiņa, uz kuru tiek tikai pa gājēju tiltu. Pagriezieties pa kreisi. Pēc tam pagriezieties pa labi. Un tas gājēju tilts ir arī, viņi ir no 8 rītā līdz 8 vakarā. Tā pilsētiņa naktī faktiski ir slēgta. Kā tie vietēji arī nevar ieties?